kā pelnīt ar savu sirds lietu, kā pārdot autentiski un viegli blogā, kā pārdot nepārdodot, kā veidot spēcīgu fanu bāzi, kā izdarīt tā, lai tavus produktus izpērk 24 stundu laikā. Par šo un vēl daudz ko citu šajā YouTube video. Mani sauc Diana Kudrjašova, esmu personības izaugsmes trenere, vairāk kā 20 online psihoizglītojošo produktu autore un vadītāja. Un jā, manus produktus izpērk ātri, man ir ļoti spēcīga komūna, kurus var saukt par faniem, sauciet kā gribiet, taču fani ir cilvēki, kuri ir lojāli tev, kuri seko tev, jo tu esi līderis. Arī šeit viss sākas ar mums. Nekas jauns arī šajos konceptos pārdod, nepārdodot fanu bāze. Ja, sold out 24 stundu laikā, tas viss sākas pirmkārt mūsu galvā. Un tikai tad tas kļūst par mūsu realitāti. Un man tik tiešām daudz un bieži uzdot šos te jautājumus, kā pārdot viegli un autentiski. Kā pārdot nepārdodot? Pirmkārt, pirmais un galvenais noteikums metodē pārdot nepārdodot ir pārdot. Taču darīt to autentiski. Un kas vispār ir pārdošana? Tas ir komunikācijas veids ar pasauli, kurā tu veido attiecības. Tu ar katru cilvēku veido attiecības. Tieši tāpatās tu viņus veido ar savu klientu, potenciālo klientu. Tieši tāpat ir arī Instagramā ar savu sekotāju. Tu vai nu bezjēdzīgi tur liec saturu. Es paēdu, es padzēru, es aizgāju uz tualeti, es aizvedu bērnu, es atvedu bērnu, es tur izgāju ar bērnu pastaigāties, es ar suni izgāju, es ar suni to šo un vēl kaut ko, es ar draudzenēm. Tāds saturs, kuram nav pievienotā vērtība. Vai arī tu rādi to, ko tu rādi, bet tam visam pievieno kaut kādu vērtību, savu eksperta pozīciju, kaut kādas savas domas, savus insightus, savas atziņas, ko tu iegūti, piemēram, apmācībās vai iepriekšējā nedēļā. Piemēram, es pagājušajā nedēļā uzstājos 4 reizes. Es 4 reizes esmu bijusi uz skatuves vien pagājušās nedēļas laikā, un man noteikti ir atziņas, kuras pēc tam es pastāstīšu cilvēkiem, saviem sekotājiem, jo viņas ir supervērtīgas un kādu tas var iedvesmot. Lūk, kas ir saturs ar pievienoto vērtību. Lūk tā, tāpēc pārdot, nepārdodot, pirmkārt, ir jāpārdod, ir jāpaziņo par sevi, kas tu esi, ko tu dari, ir jāstāsta par savu produktu, jo cilvēki nevar vienkārši uzminēt, ka tu esi kļuvusi par hipnoterapeitu vai tu tagad esi sākusi šūt un pie tevis var kaut ko iegūt. Tas cilvēkiem ir jāpaziņo. Un šeit, protams, ka mums ir bailes. Bailes, ko padomās, ka mēs pārāk kaut ko daudz pārdodam, ka mēs te vispār kaut ko esam izdomājuši savā dzīvē mainīt, profesiju mainīt. Man, starp citu, tā bija, kad es kļuvu par kauču. Man bija diezgan bailīgi pateikt, hei, es tagad esmu kaučs un es vadu kaučinga sesijas, īpaši kaut kādā 2016. 17. gadā, kad tas vispār īsti nebija populāri. Ja? Tagad katrs otrais ir kaučs, un tas arī ir super forši. Ja? Katrs var atrast sev personību, ar kuru var piedzīvot šo foršo kaučinga maģiju, es teiktu, jo viņā nevar neiemīlēties. Lūk tā, nākošais, ko es gribēju pastāstīt, kā pārdot, nepārdodot caur blogu. Tas ir par komunikāciju. Veidot attiecības ar saviem sekotājiem. Protams, ka ja tu iesi blogā tikai ar mērķi pārdot un tikai pārdosi, tu vienkārši nepaspēsi izveidot attiecības ar saviem sekotājiem. Un jā, viņiem radīsies iespējas, ka tu viņiem visu laiku mēģini kaut ko pārdot un iepārdot. Un tā tas arī būs. Tā būs absolūta taisnība, jo tu neesi ieguldījusies pirms tam. Online ir tieši tāpat kā dzīvē. Mēs sākumā ieguldam darbu, lai saņemtu pēc tam augļus. Un šajā formātā mēs būvējam arī attiecības. Tieši tāpat kā es, lai tagad darītu lietas tā, kā es daru, lai strādātu mazāk un pelnītu vairāk, es pagātnē esmu ieguldījusi diezgan daudz savu laika, enerģijas, arī veselības. Es mācījos medicīnas koledžā no 8 līdz 5 vakarā, un pēc tam vēl mājās, lai sagatavotos rīta eksāmenam, kas bija jau 8, un tā katru dienu, 4 dienas nedēļā, dažreiz pat 5. Tad es studēju biznesa psiholoģiju, tad es studēju
klīnisko psiholoģiju, 3 gadus bakalaurā klātienes programmā rakstīju bakalaura darbu, rakstīju kursa darbus. Papildus tam visam bija daudz neformālās izglītības un daudz kursus, kurus es gāju, lai pilnveidotu sevi. Daudz terapijas stundas, kurās es esmu pavadījusi priekš sevis, kur es esmu bijusi kā klients, coachinga sesijas, mentori, kur es esmu bijusi kā klients, lai kļūtu par to personību, kas es esmu tagad. Un tas ir bijis vairāku gadu darbs, un tagad, jā, man kaut kādas lietas ir vieglāk. Bet tikai tāpēc, ka pirms tam ir bijis darbs, ir bijusi disciplīna, ir bijusi mērķtiecība un neatlaidība. Tas nav vienkārši tāpēc, ka es tā sagribēju un pēc pāris dienām saņēmu. Un liela problēma cilvēkiem ir tāda, ka viņi grib visu uzreiz, un viņi viņi tā kā negrib ieguldīt šeit, šodien, savas nākotnes vārdā, un viņi neredz to rezultātu uzreiz, un viņi atmet ar roku, jo viņiem taču gribas uzreiz redzēt rezultātu. Bet tad, kad mēs paskatāmies ilgtermiņā, un šo te spēju ir jāattīsta, mūsu prāts ir ļoti primitīvs, un viņš domā īstermiņā. Viņš grib tūlīt un tagad impulsu vadīts rezultātus, bet mēs taču esam gudri, mums ir prefrontālā garoza kaut kam domāta, vai ne? Mēs varam vienmēr atgādināt sev, hei, tālākais rezultāts, ko es gribu, nākotnes vīzija pēc 2, 3, 5 gadiem, un es šo vīziju vienmēr esmu sev turējusi. Es 7 gadus atpakaļ pieņēmu lēmumu, ka es kļūšu par top coachu, ka es būšu labākais speciālists, un katra mana darbība mani veda tieši uz to mērķi. Un šobrīd es tik tiešām tā jūtos, jo man ir iziets ceļš. 5 gadus atpakaļ es nevarēju par sevi tā pateikt, un man, protams, ka bija šis te viltvāržas sindroms, kas arī ir ļoti populārs, un viņš patiesībā nav nekāds sindroms. Ja viņš tev ir, tad varbūt kaut kur tas nav vēl saskaņā ar tevi. Bet ja visi fakti liecina, ka tu esi, ka tev ir klienti, keisi, tev pašai dzīvē ir rezultāti, tad kāds viltvārdes vajag beigt melot sev un vienkārši iemiesot savu autentiskumu, savu ģenialitāti un savus sasniegumus. Viss. Taču, ja rezultātu dzīvē nav, ej un saņem rezultātus. Ja? Tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Tāpēc te ir tāda ļoti smalka robeža starp savu sasniegumu noniecināšanu un šo te viltvāržu sindromu. Ja, mums nedrīkst nekādā gadījumā noniecināt savus sasniegumus, bet tajā pašā laikā nevajag izjust to viltvārdi. Ja? Un arī godīgi sev atzīt, laikam man vēl nav tik forši rezultāti, kā man gribētos par sevi teikt. Ok, ko darīt, lai būtu? Viss ir tik vienkārši. Rīcības metode. Rīcības vienmēr dod rezultātus. Ja? Dari, un tev viss dzīvē būs. Protams, ka sākumā ir jāiegulda tas darbiņš, un kas dažreiz ir nogurdinoši. Jā, kaut kur, piemēram, es arī negulēju naktis, ļoti daudz investēju savas enerģijas, savu resursu, lai iegūtu tos certifikātus, lai strādātu ar tiem klientiem. Cik daudz bezmaksas produktu ir novadīti no manas puses, lai būtu tur, kur es esmu šodien. Tā kā katrs, es domāju, šeit var atbildēt uz saviem jautājumiem, uz kaut kādiem iekšējiem procesiem, cik daudz darba jūs esat ieguldījuši, ja, cik daudz resursu, ne smaga darba, ne obligāti, bet cik daudz jūs esat ieguldījuši sava mērķa vārdā. Un tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Lūk tā, nākošais, kā veidot fanu bāzi. Tas ir tieši tas pats, tā ir attiecību veidošana un sava spēka parādīšana. Fani iet tur, kur viņi gūst motivāciju, kur viņi iegūst spēku. Cilvēki iet pie tiem cilvēkiem, kur viņi iegūst motivāciju un iegūst spēku. Tas nozīmē, ka tev ir jākļūst par to personību, kurai vēlas sekot, kurai vēlas pievienoties, kurai blakus jūtas spēcīgi un droši, kurai blakus atklājas cilvēku potenciāli, kurai blakus gribas darīt, gribas būt labākai, skaistākai. Ja? Un tā ir tā enerģija, kuru mēs izstarojam. Un atkal mums sākumā ir jākļūst par šo personību.
Un tad tas viss dabiski saliksies, jo pārdošanas fanu bāze ir cilvēki, kuriem jūs ļoti patīkat, kuri seko jums, viņi ir jūsu fani. Un tas nav ne labi, ne slikti, kādu šis vārds var triggerēt, bet šie cilvēki, jūs rezonējat pēc vērtībām, kaut kādiem dzīves principiem, pēc pagātnes. Šis cilvēks grib daļu no jums, un tas ir super forši. Tas parāda tikai to, ka jūs kaut ko dzīvē esat sasniedzis un jums ir ko dot cilvēkiem. Šajās divās pozīcijās, kā pārdot, nepārdodot un kā izveidot fanu bāzi, pamatā ir attiecību veidošana un, protams, ka kļūsti par to personību, no kuras grib pirkt un kurai gribas pievienoties. Nākošais punkts. Jā, viss sākas ar sevi, vienmēr un visur. Lai cik banāli tas skanētu, tā tas ir. Un lai kā dažreiz gribētos, lai viss pēc iespējas ātrāk notiktu, viss sākas ar sevi. Un man tas sākās ar stāvokli un ar rīcībām. Tas iet roku rokā. Vien meditējot un neejot ārā no mājas, neizaicinot sevi, neejot tajos pašos izaugsmes produktos, neinvestējot tādas sev diezgan nepierastas summas, nedarot sev neierastas darbības, nebūs nekāda izaugsme. Mēs ar to visu paplašinam savu komforta zonu un kļūstam lielākas, spēcīgākas, magnētiskākas personības. Tāpēc viss sākas ar mums, ar mūsu stāvokli, integrācijā ar rīcībām. Jo materiālais un garīgais vienmēr iet roku rokā. Ja kaut kas nav vienā vai otrā sadaļā, matērijā vai garīgumā, tad kaut kas īsti nav. Un pēc tāda principa es vados. Tāpēc mūsu stāvoklis, viņš ir ļoti svarīgs. Par viņu ir jārūpējas. Tā ir mūsu enerģija. Ir ļoti daudz podkāsti par to tēmu. Manā Telegram kanālā tiešām iesaku iečekot. Un, protams, rīcības. Caur rīcībām mēs iegūstam stāvokli, drosmi, draivu, kaifu, šo sajūtu, wow, es esmu uzvarējis. Un, protams, strādājot ar savu stāvokli, mēs sagatavojam sevi drosmīgām rīcībām. Lūk tā, ceru, ka šis video iedeva tev labu impulsu, lai veiktu kādu drosmīgu rīcību savā dzīvē un piedzīvotu to sajūtu, ka tu vari daudz vairāk nekā tu brīžiem domā. Tā kā dalamies ar šo video, es būšu super pateicīga par šēru, par laiku, atzīmēt mani savos storijos un droši arī rakstiet komentārā galvenās atziņas no šī video. Atā!